Labdien! Nu ir iestājies februāra mēnesis, pēdējais ziemas mēnesis. Un pēdējā ziemas mēnesī, kā jau tas viss notiek, mēs atvadamies no ziemas un ejam uz priekšu uz pavasari. Šodien mēs gatavosim 4 veidu pankūkas. Un sāksim mēs ar augsto uzkodu, ar sāļajām pankūkām, kas būs lielās biezās raugu pankūkas ar masālītu lasi un dēļu krējumu. Tātad taisam biezās raugu pankūkas. Pankūkām būs nepieciešams piens, milti, olas, sausais raugs, sāls un cukurs. Lai pankūks uzrūgtu, nepieciešams drusciņš silts piens. Mēs viņu uzsildām. Tad, kad piens ir uzsilis, viņam nedaudz piebaram cukuru klāt un sauso raugu. Veidojam ieraugu. Taisam mīklu. Lejam pienu, miltus, sakuļam visu. Ieliekam nedaudz sāli, cukuru un vienu olu. Raugs siltajā pienā ir sācis rūgt, un tagad mēs viņu lejam klāt sajauktai mīklai. Un visu sakuļam. Viņai nedaudz jāpastāv, jāuzrūgst. Mīkla ir uzrūgusi. Tagad mēs cepsim pankūkas. Paņemam pannu, uzliejam eļļu, iezījām pankūkām. Ir vajadzīgs tā bagātīgi vairāk eļļas. Cepam pankūkas. Mēs viņu varam droši griezt uz otru pusi. Biezās pankūkas jācep uz mazas liesmas, jo viņas ir biezākas nekā parastās plānās, un viņām ir ilgāks laiks vajadzīgs, lai viņas izcepās iekšpusē gatavas. Mēs sagatavojam pārējās uzkodas sastāvdaļas. Tas ir krējums ar pillēm, un uzgriezīsim lasi, masālītu lasi. Pankūkas ir uzcepušās. Lasis ir sagriezts, krējums ir sagatavots. Liekam visu skaistumu kopā. Līko eļļiņu nosusim uz salvetes. Liekam pankūku šķīļa. Un vidu ielokam lasīti. Liekam virsū pankūku lasīti. Liekam nākošo virsū. Uzlejam krējumu. Tad piebiežam citronu. Ja kādam ir skābums un maz, droši var piespiest citronu sulu. Labu apetīti!